Vai zināt, ka 150 skolās mācās tikai 6% Latvijas bērnu? Kā finansējuma palielinājums piesaistīs vairāk audzēkņu? Es uzskatu, ka tas, protams, jāskata kontekstā ar kopēju ekonomisko situāciju, bet savukārt tas modelis, par ko mēs te visu laiku runājam, par sabiedrības iesaistīšanu nevalstiskajām organizācijām, ir viens no risinājumiem gadījumā, ja kādā vietā, kur skolā iet varbūt ļoti maz skolēnu, mēs varam deleģēt kādam orķestrim vai kādai mākslinieku grupai veikt šo vietējo izglītošanu tiem bērniem, kas vēl tur ir palikuši. Ja? Bet katrā ziņā tā nav atsevišķa kultūras problēma, tā ir Latvijas kopējās sociāla-ekonomiskās situācijas problēma. Un neviena kultūras ministrija, neviena izglītības ministrija vienas pašas nevar atrisināt šo problēmu. Tā jārisina visai valstī, lai būtu šī izsvērtā mūsu reģiona attīstība, lai nebūtu tie mirušie reģioni, kur vairs nav bērnu, kur vairs nekādas aktivitātes nav, kur nav uzņēmēja darbība. Par to jāgādā visiem, gan ceļu struktūru attīstot, gan attīstot rūpniecību, ražošanu un tā tālāk. Staziņkungs, jums ir vēl viens jautājums no zāles. Ja jūs sakāt, ka jāveido dialogs ar sabiedriskām organizācijām, tad kāpēc jūs neesat atradis iespēju tikties ar Dziesmu svētku biedrību? Esam jums sūtījuši 2 oficiālas vēstules ar aicinājumu tikties. Es saprotu, kā Izglītības zinātnes un kultūras komisijas vadītājiem. Jā. Paldies par šīm vēstulēm, mēs viņus saņēmām. Viņas gan pienāca tajā laikā, kad jau viss process bija iedarbināts un Dziesmu svētku organizācija noritēja pilnā spēkā un labi noritēja. Un mēs neesam šo jūsu aicinājumu aizmirsuši noteikti. Pat cik Saeima regulāri nevalstiskām organizācijām rīko tikšanos un nākošā tikšanās reizē, mēs jūs noteikti uzlūksim. Jūs esat pārliecināts, ka jūs ievēlēs, jā, un būsiet joprojām tajā komisijā. Būs un komisijas konsultanti turpinās darboties un darbs jau neapstāsies.